Bet, kā jau minēja, tas galvenais ieviesējs, kur arī daudz jautājumu, protams, ir visā Eiropas Savienībā, arī runājot ar, teiksim, Eiropas parlamenta deputātiem, šis te akts ir, protams, izaicinošs, bet arī labā nozīmē, kā mēs varam pasargāt, veicināt konkurenci godīgi un visu pārējo, tāds ir tie ieviesēji, un tādēļ es gribu aicināt uz skatuvi sirdī patērētāju, un, kā viņi teica, mūžīgo dzinēju, tāds direktora Baiba Vitoļiņa, lūdzu. Jā. Labrīt, paldies visiem. Man ir atkal kārtējais izaicinājums, un es esmu ļoti tehnoloģiski tāds. Es ceru, ka man izdosies uzreiz prezentāciju arī pareizi parādīt. Man tiešām prieks jūs redzēt. Šis, man jāsaka, ir viena no tādām jomām, kuru es, godīgi sakot, gaidu ar nelielām bažām. Manuprāt, ļoti atšķirīgi no tā, ko mēs iepriekš esam darījuši, un tāpēc es mazliet gribu atskatīties pagātnē. Jo tiem, kas varbūt to nav ievērojuši, Patērētāju tiesību aizsardzības centram šajā gadā izpildījās, palika, vai mēs svinam joprojām visu gadu savus 25 gadus. Tā kā esam tāda jau nobriedusi institūcija. Un tāpēc es savā prezentācijā vairāk pievērsīšos tam, kā mēs esam strādājuši, kā mēs esam mainījušies šajā periodā. Un tālāk jau tad pārējie runātāji vairāk pievērsīsies konkrētiem aktam. Jā. Nedaudz par Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Šeit var redzēt tātad šo te vēsturi. 98. gadā, kad mēs tikām izveidoti, Patērētāju centrā bija 34 darbinieki. Pamatdarbs mums bija patērētāju sūdzības. Pārsvarā cilvēki sūdzējās par peču kvalitāti, par apskaitīšanu veikalā, apavi, dažādas elektropreces un tam līdzīgi. Un tika veikta būtībā tāda ļoti vienkārša tirdzniecības kontrole. Kontrolējām, vai ir marķējums, nav uzreiz lika sodu, svaru kontrolēja, mēru, tam līdzīgas lietas, tā skaitā apskaitījumi. Es pat atceros, ka ir bijuši gadījumi, kad jo tolaik arī pēc sūdzības katrs bija jābrauc, tad ir bijuši pat gadījumi, kad 7 centīmu apskaitījumu Patērētāju centra darbinieki brauca apmēram uz Tukumu veikt pārbaudi. Tā kā tāds vēsturisks atskats uz šo laiku. Tad šobrīd divi skaitļi uzlikt, tātad 23. gadā 115 darbinieki, 24. mums paredzēt jau 120 darbinieki, ņemot vērā šo te jauno funkciju. Tātad esam jau izauguši, gandrīz 4 reizes, tā kā attīstamies. Un tad varbūt par centru tādos lielos posmos es teiktu, vai par patērētāju aizsardzību varbūt kopumā, tātad pēc neatkarības atgūšanas tie bija tādi pirmie soļi. Varbūt kāds vēl atcerās, bija tāds likums par patērētāju tiesību aizsardzību. Īstenībā viņš bija ļoti progresīvs. Viņā pat bija netaisnīga līguma noteikuma regulējums. Tikai problēma bija tāda, ka nekas no tā nestrādāja. Nebija nevienas institūcijas, kas uzrauga. Īstenībā pat Tieslietu ministrijā, cik man pēc tam ir bijušas sarunas, neviens pat neakceptēja, kā tā var būt vispār, ka kāds noteikums netaisnīgs. Puses tak vienojās, ja? Tā kā tā vēsture bija tāda sākumā ļoti tāds pamatiņš, tikai faktiski iestājoties Eiropas Savienībā, es esmu ļoti Eiropas Savienības fans, mums radās ļoti daudzi tādi stimuli šo te procesu uzlabot, attīstīt, veidot uzraudzības iestādes. Mums tas patērētāju aizsardzībā, manuprāt, Latvijas patērētājiem tā ir bijusi brīnišķīgs ceļš, brīnišķīga iespēja, un tā ir devusi mums ļoti daudz no tā, kas mums šodien ir. Un arī pašā Eiropas Savienībā, ja tas ir tāds arī būtisks posms, faktiski mums iestājoties patērētāju tiesības vēl nebija tādas tur pašas galvenās, varētu teikt. Tas bija diezgan arī tādas pamatiņos tikai. Tad arī šis te pašu tiesību attīstība ir bijusi milzīga. Šobrīd faktiski divas lielākie, es pat teiktu, Eiropas Savienības izaicinājumi, kas ir zaļais kurs un digitālais kurs, ir saistīti ļoti ar patērētāju tiesībām. Ja? Tā kā ļoti esam ieguvuši šajā aspektā. Par tacu savukārt pašu runājot, arī redzējāt tos skaitļus, bet arī šis ceļš mums bijis ir nepārtraukta jaunu funkciju uzņemšanās, kas sākotnēji pat ne tuvu tādas nebija, bīstamās iekārtas mums klāt nākušas, metroloģijas nākušas, dažādi produkti. Mēs pat jūras kuģu aprīkojumu uzraugam.
Jahta vēl tikai tācam nav nopirkta. Viens no iepriekšējiem ministriem man pie noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas funkcijas uzņemšanās teica, kad tev beidzot būs tās šitās bruņu vestes tāds darbiniekiem. Tik tālu neesam vēl tikuši, jā. Tad vēl viens tāds, man liekas, svarīgs posms arī ir tehnoloģija attīstība kopumā pasaulē, un esmu ļoti pateicīga mūsu darbiniekiem, kas spēja arī tam augt līdzi, jo vēsturiski tie produkti bija ļoti vienkārši, un tagad viņi ir ar dažādiem IT un visādiem risinājumiem, tātad gudrās preces un tam līdzīgas lietas. Tā kā tas ir tāds būtisks arī posms, un, protams, e-komercijas attīstība ļoti plaši. Un tad mazliet tagad par tām funkcijām, kas mums bijušas tā ļoti īsi, kā tās ir attīstījušās. Viens ir atbalsts patērētājiem. Tas varbūt mainījies ir salīdzinoši vismazāk, kaut gan tajā laikā faktiski tās tiesības bija tikai par preču kvalitāti, lielākoties tiešām apavi, tam līdzīgas lietas, kāds svars, mērs varbūt cilvēku vēl interesē, bija tādi vēl svari, kas stāvēja veikalā, lai cilvēks var pārbaudīt. Pakāpeniski šīs tiesības ir būtiski paplašinājušās, arī individuālās tiesības, kur var saņemt atlīdzinājumu. Tieši uz, piemēram, pasažieru tiesības milzīga mūsu funkcija šobrīd, un vēl šodien es atceros, ka tad, kad mēs par papildus resursiem cīnījāmies, tad mums teica, cik te jums līdz šim ir bijušas sūdzības par avio? 3? Tad jau jums nevajag cilvēkus. Šobrīd, man liekas, tā mums ir gandrīz vai 4. daļa noteikti no sūdzībām. Milzīgs skaits. Pirms pandēmijas, man liekas, bija pat 1000 gadā. Tā kā tiešām milzīgs skaits un brīnišķīgas tiesības patērētājiem, tās mums dod Eiropas Savienība, un cilvēki arī izmanto. Un metodas arī būtiski mainījušās, tātad šobrīd liela daļa mūsu darba ir mediācija, ja, mēs tātad palīdzam, runājam, un arī strīdu risināšanas komisijas izveidotas, arī ne tikai PTACā, bet mēs vēl uzraugam arī citus strīdu risinātājus, kā piemēram Finanšu nozares asociācija, arī ir ombuds, kurš var skatīt savā jomā. Par tirdzniecību runājot, šo te kontrolis, apzināti nosauc to tā vienkāršot, ja, tad tas ir mainījies. Tad no šī te marķējuma svara mēra, ko es minēju, tad pakāpeniski mēs esam būtiski attīstījušies, sākot ar produktu grupām, prioritāriem projektiem, lai sakārtot konkrētas nozars, jo viena no tām lietām, ko mēs konstatējām, bija, ja tu ej pie viena veikala, viņš, viss pārējie ar tā dara, uzliek sodu un dara tālāk. Ja. Tad faktiski mēs sākām mērķēt iet uz tām nozarēm, lai mainītu šo te uzvedību. Un manā skatījumā tas bija ļoti veiksmīgi gan tirdzniecībā, gan arī citās jomās. Preču drošums, sakām testēt produktus, izsakojam piegādes ķēdes, mēs vairs nesodam veikalus praktiski nekad, mēs ejam jau ķēdēs, meklējam galvenos atbildīgos. Ir jomas, kurās mēs veicam arī ražotāju kontroli, viņa iekšējās kontrolas sistēmas pārbaudam. Būtisku lomu ir uzraudzībai uz robežas, sadarbojamies ar muitu, lieliski. Tā mēs varam daudz lielāku apjomu, ātrāk apturēt. Pakalpojumu drošums arī kā būtiski jauna funkcija tieši saistībā ar izklaidi. Man liekas, mūsu slēpošanas trašu projekts bija vienkārši brīnišķīgs. Un tiešām ir būtiski uzlabojuši šo trašu drošumu Latvijā. Arī iekšējā audita metoda tāda jauna, ko mēs šobrīd attīstam, ir lielajiem tirgotājiem, lai viņiem palīdzētu, kā lai viņi veiksmīgāk izveidotu savas sistēmas un neielaistu vispār šos te neatbilstošos produktus. Un, protams, šobrīd jau arī pārrobežu pirkumi esam pat arī eksperimentējuši ar trešajām valstīm, par ko vēlāk jums pastāstīs. Un trešā joma lielā ir patērētāja tiesību uzraudzība, un arī faktiski tās izmaiņas ir milzīgas. Kad es aizgāju, starp citu, mums bija 3 juristi iestādē. Šobrīd tajā departamentā, manuprāt, ir 35 darbinieki. Ja? Tā kā būtiski izauc šī te funkcija. Agrāk mēs skatījām tikai kāds uzrakstīja, un tad mēs to lietu skatījām. Tad sākām jau to virzīt uz kolektīvajām interesēm, izvirzījām prioritārās jomas. Viens no pirmajām, starp citu, bija banku uzraudzība. Varbūt kāds atcerās, mums bija milzīga cīņa ar netaisnīgiem noteikumiem banku līgumos. Viens no tiem bija šķīrēja tiesas un, ja nemaldos, vēl līgumsodi. Pakāpeniski pa vienam sākam skatīties. Patērētāju kreditēšanā gada procentu likmes norādīšana bija tāds viens no tādiem sākuma darbiem, kuru faktiski cilvēki uzņēmēji nenorādīja šo te informāciju patērētājiem. Tagad mēs jau pat ierobežojam šo te procentus arī šajā nozarē.
Ļoti nozīmīgi bija Eiropas attīstība, netaisnīgie noteikumi, negodīgi komercprakses, brīnišķīgi regulējumi, dod patērētāju kolektīvām interesēm. Šobrīd pat arī jauns regulējums, tā tad arī tiesā var prasīt šīs te kolektīvās prasības. Vēl nav iedarbināts, bet faktiski šobrīd jau to var sākt, likums jau ir pieņemts. Jā, daudz dažādi jauni uzdevumi mums šeit ir arī saistībā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas apkarošanu un turismu uzraudzību, un mēs esam ļoti aktīvi starptautiskās sabiedrības biedri, brīnišķīga organizācija, kas ir Pasaules patērētāju uzrauga organizācija, tiešām dod tādu ļoti lielu atbalstu. Faktiski visas šīs izmaiņas arī īstenībā man jāsaka, es no turienes arī esmu guvusi no kolēģiem. Amerika, Kanāda, Austrālija, Nīderlande, Anglija, tie mūsu līderi. Šoreiz varbūt tā arī, protams, ir būtiski mainījies. Agrāk sodījām pa katru pārkāpumu, šobrīd tas pakāpeniski mainās, arī sodi savukārt palielinās, ja, ko mēs piemērojam. Tad bija administratīva, šobrīd mēs varam dažās jomās līdz 5 miljoniem arī sodus piemērot, ja. Uzraudzības metožu maiņa būtiska. Dažas jau es pieminēju, ja, bet šeit varbūt vēl pieminēt tieši to atbalstu komersantiem. Tas, man liekas, mums ir tāds prioritārs un arī turpmāk būs, ka vispirms mēs dodam atbalstu, mācīsim cilvēkus, lai viņi zina, kas viņiem jādara, un tikai tad, ja nevēlas izpildīt prasības, tikai tad savukārt seko citas rīcības. Labprātīgās darbības Latvijā, manuprāt, mēs esam tie, kas pirmie šo te iesāka, likumā iestrādājām šīs te labprātīgās darbības. Negodīgas komercprakses tieši joma bija, man liekas, pirmā, kur mēs to izdarījām. Tas īstenībā mēs to skatījāmies tieši no angļu kolēģiem. Manuprāt, brīnišķīgs veids, kādā šo te uzraudzību organizēt. Patērētāju uzvedība arī šobrīd jau kā tāds solītis un vērtējums katrā lietā. Patērētāju informēšana arī kā viena no metodēm, jo mēs nekad nebūsim klāt katram cilvēkam pirkumā, tad patērētājiem pašiem ir jābūt informētiem. Konsultē vispirms jau pieminēju. Es gribēju arī mazliet par statistiku, lai parādītu varbūt šo te Latvijas situāciju. Un šobrīd, kā redzat, pēc Eurostat datiem Latvijā 22. gadā cilvēki 62% ir veikuši kaut kādu pirkumu internetā. Eiropā tas ir šajā 68%. Kreisā pusē vēl var redzēt arī, tas ir no cita viena dokumenta, arī Eurostat, bet tur ir tā attīstība no 55% 12. gadā līdz 75% 22. gadā. Tad Eiropā kopēji patērētāji iepirkšies. Tad var redzēt šo te būtisko iešanu uz digitālo pusi. Un, varbūt vēl patērētājiem ir redzams, ka 60% iepirkās un nepilni 50% uzticās pirkumiem Latvijā, bet Eiropā tikai 37%. Es, diemžēl, neatradu, cik trešajās valstīs uzticās, ja? Bet tā tad tomēr mazāk uzticās pārrobežu pirkumiem pat Eiropas Savienībā. Jā, un tad tā viena no svarīgākajām attīstībām, kas mums šobrīd ir mainījusi mūsu darbu, ir šī te e-komercijas attīstība, ja? Un te mēs tiešām dažādas izmaiņas esam pieredzējuši. Tātad šie te tiešsaistes pirkumi, kas cilvēkiem nāk ikdienas dzīvē, digitālais saturs, jauns pilnīgi regulējums, ja? Tad jaunas pilnīgi tiesības, grūtāk saprotams, grūtāk pierādāms, tā kā gana daudz ir gan cilvēkiem, gan mums kā iestādēm, man liekas, tas ir liels izaicinājums. Platforma attīstība. Šobrīd ļoti nozīmīga lieta ne tikai saistībā ar digitālo pakalpojumu aktu, bet arī preču drošumu jomā, kur arī lielu daļu darījumu notiek pārrobežā. Cilvēki bieži vien iepērkoties pat nezina, kur iepērkās kādā valstī un tam līdzīgi. Kā mēs zinām, internetu pirkumiem robežu nav. Cilvēkiem tāpēc jābūt ļoti gudriem. Un mums iestādē ir e-laboratorija, kas mūs atbalsta šajā te darbā. Par tehnoloģijām es principā jau pieminēju. Jā, un tā patērētāju tiesību aizsardzības centra virzība galvenā, ko mēs saredzam, ir tieši
spēcīgs patērētājs, viņam jābūt informētam, zinošam. Digitālā vide, no kuras mēs neizvairīsimies, tātad statistiku mēs redzējām, tas paliks tikai vairāk un vairāk droši vien. Un, protams, šis te globālais tirgus, un tas ir, man liekas, tas vislielākais izaicinājums, jo tur, protams, jurisdikcija atšķirās, un tas uzraudzības darbs būs pilnīgi savādāks nekā ja tas jādara tikai Latvijā. Un, jā, kā mēs minējām, patērētājiem ir jābūt pašiem gudriem un jāiepērkās gudri, tāpēc mums ir šobrīd kampaņa, lai netic brīnumiem internetā un mazs video. Stop! Netici brīnumiem internetā! Es esmu interneta iepirkšanās feja un zinu visu par to. Iepērkoties, tā sakot, mistiskos internetu veikalos, var gadīties, ka nebūs ne foršo ķēdu, ne naudas kontā. Ja tevi apkrāps, to nevarēs sev juridiski aizstāvēt. Labāk iepērcies Eiropas Savienībā reģistrētu pārdevēju veikalos. Tā būs drošāk. Netici brīnumiem internetā! Iepērkoties Eiropas Savienības internetu veikalos, tu vari sev pasargāt no negodīgiem darboņiem. Jā, brīnišķīga kampaņa šobrīd tiek izplatīta. Daudz padomi, patērētājiem jābūt gudriem. Nu jā, un noslēgumā pašā tātad mēs esam šeit sanākuši dēļ tā, ka ir jauns šis digitālais pakalpojuma akts, kurš mums ir spēkā no nākamā gada februāra. Un tas, ko es no savas puses gribu tikai pieminēt, aktam tā joma, ko tas regulē, ir ļoti, ļoti plaša, sākot no varbūt mūsu tādas tipiskā darba, kas ir saistīts ar patērētāju maldināšanu internetā un preču drošumu, bet tā skaitā arī pat varbūt lielākā mērā tieši ar citu nelegālo saturu, dažādu informāciju internetā, sociālajos tīklos un tam līdzīgi. Tā kā milzīgi tāds plašs darba lauks, problēmas droši vien arī daudz, tāpēc arī gribam par tām parunāt. Un, diemžēl mums nav šobrīd runātājs par, vēlējāmies no NATO Stratkom arī uzaicināt, bet es no viņu pētījuma dažus secinājumus paņēmu. Un tā, diemžēl, pēdējos gados veiktajā pētījumā tika konstatēts, ka, diemžēl, platforma uzvedība paliek vājāka cīņā ar nelegālu saturu. Principā ir vērojama izvairīšanās no atbildības. Tika konstatēts, ka ir ļoti lēti manipulēt ar saturu, tātad nopirkt šos te feikos kontus ir lēti un ir diezgan kūtra šī te konstatēšana, nelegālā satura un kontu slēgšana. Tā kā tas tāds, man liekas, izaicinājums mums tieši, kā tikt galā ar šo te. Un, jā, tātad mans noslēguma aicinājums ir visām institūcijām, kuras mēs šeit esam aicinājuši, kas būs iesaistīti šī te akta ieviešanā, sadarboties, dot ziņu mums par problēmām, risinājumiem, idejām. Esam atvērti sadarbībai un tāpēc arī šī te konference. Paldies visiem!